kaut kā strādājot gadu skolā, es tā kā priekš sevis sapratu tieši strādājot ar tiem bērniem, ar kuriem es strādāju, kad pats galvenais īstenībā, kas man ir tā kā izkristalizējies, ka tas ir par to cilvēcīgo aspektu, par to, kā tu esi kā skolotājs cilvēks, skolotājs draugs, par to, cik svarīgas īstenībā bērniem ir sociālās spējas, sadarbības prasmes. Un tad man kaut kā ir sanācis, ka tas priekšmets īstenībā, man mācību priekšmets, ko es mācu, šobrīd ir mazliet tā kā atkāpšies fonā. Man daudz svarīgāks ir tieši tas process, mācīšanās process, kā bērni vispār mācās. Līdz ar to mans stāsts šodien būs par darba kultūru, par to, kā bērni strādā, kas man tur patika, nepatika, uztrauca un ko es ar to visu iesāku. Un, tad pati pirmā lieta, par ko es pastāstīšu, tas ir par noteikumiem. Mēs visi strādājot kaut kādā vidē, vienalga kur, mums ir kaut kāds ētikas kodeks, nezinu, darba iekšējās kārtības noteikumi, kas tad nosaka to īstenībā, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, kā mēs uzvedamies, kā mēs tā kā izturamies viens pret otru, kādus rezultātus mēs gribam sasniegt. Un skolā, diemžēl, ļoti bieži izpratne par noteikumiem ir kādas 2-3 A4 lapas. Neviens tā kā īsti viņus visus nezina. Kaut kāds veids, kā cīnīties ar noteikumu neievērošanu, pat nezinot, vai tie ir noteikumi vai nav. Ja noteikumi ir paceļot balsi, ierakstot piezīmi. Tā tad ļoti vienkāršā veidā pasakot, nē, to nedrīkst. Un nemaz nedomājot par to pašu, kāpēc tā ir un kāpēc mēs tā esam, kāpēc tā noticis. Un, līdz ar to man pagājušajā gadā es ļoti daudz laika veltīju tam klasvedības jautājumu un par to, kāda mums vispār ir noteikumi, kā es gribētu, lai notiek darbs manā klasē un kā īstenībā viņam būtu jānotiek, lai bērni no tā visvairāk iegūtu. Un pēc tam es arī runāšu par to, ka man šobrīd viens no svarīgākajiem noteikumiem ir cieni citus, un tas arī tais pārējās lietās, ko es pieminēšu, noteikti parādīsies, ka tas ir tik svarīgi un par tiem veidiem, kā vispār ar to tikt galā, par to, kā mēs mainam to formu, kā tiek ievērot vai netiek ievērot noteikumi. Tad es izmēģināju dikti daudz dažādu sistēmu, un šobrīd es esmu apstājusies pie tā, ko es saucu par kalniem. Tātad skolēni par noteikumu ievērošanu vai neievērošanu var kāpt kalnā vai krist aizās. Dažām klasēm es tos advancēju līdz koordinātu plaknēm, un tas tāds veids, kādā mēs runājam par tiem noteikumiem, protams, ļoti cīnoties ar sevi, ir nevis paceļot balsi, bet redzot, ka par noteikumu ievērošanu vai neievērošanu ir kaut kādas sekas, un gan pozitīvas par to, ja tu labi strādā, gan negatīvas par to, ka tu strādā slikti. Un, man pašai tas noteikti ir izaicinājums, jo tas prasa ļoti lielu konsekvenci un pacietību. Un pacietība, vēlreiz pacietība, tas man vēl joprojām jābūt ļoti pacietīgai strādājot ar bērniem. Un, tas ļoti ir mani iespaidojis to, kā es esmu kā vadītājs tajā klasē, kā skolotājs, kuram ir jāvada skolēnu darbs, kā es panāku, kad mani skolēni ievēro tos noteikumus. Un tas, kāpēc īstenībā tie noteikumi vajadzīgi, tas ir tāpēc, lai tas mācību process būtu kvalitatīvs, lai visi iesaistītos. Un tas, ko es redzēju gada sākumā, protams, redzu vēl joprojām, kad mēs visi zinām, ka tas, ko mēs tur darām pa vidu, nav tik svarīgi. Galvenais jau ir, kāda mums beigās ir atzīme. Un tad ļoti bieži ir tā, ka es tur stundā kaut ko esmu pierakstījis, neesmu pierakstījis, izpildīt to darbu, neizpildīts nav tik svarīgi. Labākā gadījumā es to visu samācīšos uz kontrolu darbu, sliktākā gadījumā mēģināšu kādu norakstīt. Un tad tas, ko es darīju, lai to mainītu, es sāku procesu ar to, kad es
Tā kā tiem skolēniem vairs neļāvu atzīmi nopelnīt tikai uzrakstot pārbaudas darbu, mēs bieži vien tātad atzīme krājās visas tēmas ietveros. Bija svarīgi, vai tu esi pildījis visus uzdevumus, vai tu esi iesaistījies darbā, vai tu esi ievērojis noteikumus. Tātad darba rezultāts, tas, kādu atzīmi tu saņem, bija atkarīgs nevis tikai no tā, kā tu vari beigās atrakstīt savas zināšanas un prasmes, bet tieši no tā, ko tu kā skolēns esi iesaistījies mācību darbā. Un tas atrisināja arī vēl vienu lietu, kas ir ļoti svarīga šai brīdī, tā ir motivācija. Jo tajā brīdī, kad tu zini, ka tavs darbs iespaido tavu vērtējumu, tad skolēna motivācija darboties stundās kļuva ievērojami augstāka, un līdz ar to loģiski arī sasniegtie rezultāti, jo stunda jau ir tas brīdis, kad viņi visvairāk iemācās, nevis mājās paši lasot grāmatu vai rēķinot kāds uzdevums, bet tieši tas, ko viņi izdara stundā, tas ir ļoti svarīgi. Un tad ar to visu arī ļoti saistīta trešā lieta, par ko es gribu jums pastāstīt, un tas ir par draudzību skolēnu starpā un par sadarbību. Jo tad, kad es sāku darbu, nepārspīlējot, man septembrī bija gadījumi, kad man skolēni paziņoja, ka viņi, piemēram, nevar pārvietoties pa klasi, sēdēt dažādās vietās, jo es taču nevaru sēdēt uz tā krēsla, kur ir sēdējusi Katrīna. Jo, tur nezinu, ko tā Katrīna viņiem izdarījusi tieši, bet, tas, tā kā apmēram, vēl tajā līmenī, kad viņa taču ir meitene, es esmu puisis, kā es varu sēdēt, kā es vispār varu ar viņu sadarboties, gan, arī kaut kādas, arī ļoti tādas, kaut kādi personīgi konflikti, un tas varbūt tieši manā situācijā bija tā, ka es ļoti daudz saskāros ar skolēnu neiecietību un vardarbību vienam pret otru, un tas, protams, traucē visu procesu, ka kāds tur ir uzēdies uz kādu citu un visu laiku dara to vien, kā tikai mēģina viņam ieriept, un tad līdz to mums nojūg stunda, jo mums taču ir jāatrisina kaut kādas tur personīgās problēmas. Un, tā mana cīņa pret to bija mērķtiecīgi strādājot pie tā, lai skolēni būtu spiesti sadarboties. Tā kā man ir mazas klases, kurās ir 10 līdz 15 bērni pārsvarā, tad tas bija ne tikai grupu starpā, bet tiešām visas klases līmenī, ka viņiem bija uzdevumi, ko viņi varēja paveikt tikai kā visa klase kopā. Un katrs pats viņi nekad to neizdarītu. Un tas, uz to brīdi, kad viņiem ir tas mērķis, kad viņi grib sasniegt kaut ko, un viņiem ir svarīgi, lai tad mums būtu tur izpildīti tie, 20 uzdevumi, un ko mēs skaidrsim, mēs pa vienam strādāsim, mēs nevarēsim, kad ir jāsāk vispār kaut kā domāt, kad man ir klases biedrs, ar kuru man ir jāsarunājas, man ir jāpaprast, ko viņš ir izpildījis, kas man ir jāizpilda. Viņiem vismaz uz to brīdi ļāva aizmirst tās savstarpējās nesaskaņas, un tiešām tā kā strādāt kaut kāda viena konkrēta rezultāta vārdā. Vai otrs piemērs tieši par šo bija, man ir tādas klases, kurās varbūt viņi nedara viens otram pāri un neapceļ viens otru, bet viņi vienkārši savā starpā vispār nesarunājas. Un tad ir uzdevumi, kuros arī viņiem ir tik liels informācijas apjoms, ka viņi pa vienam nevar ar to tikt galā, viņiem ir vienam jāizdara viens, otram otrs. Un kad ir tik patīkami redzēt, kad ir tie mirkļi, kad skolēni, kur vispār 2 gadus jau nomācījušies vienā klasē un visticamāk nav pat īsti nekad sarunājušies, ir ar mieru apsēsties pie viena galda, strādāt pie viena un tā paša uzdevuma, sarunāties, prasīt viens otram padomu, tikt pie kaut kāda tā rezultāta. Un, tādā veidā pa maziem soļiem, tad, tas viss tad arī rada to procesu. Mums ir noteikumi, kā mēs strādājam, mēs cienam visus pārējos, tātad tas viennozīmīgi ietver arī tās sadarbības prasmes un to, kad mēs visi strādājam, visi iesaistamies, lai mums būtu kaut kāds rezultāts. Un tad soli pa solim mēs arī ejam uz priekšu. Tas, protams, notiek diezgan lēnām. Nav viegli atrisināt klasē kaut kādus samilzušus konfliktus, bet tas, ko es varu izdarīt, es varu nodrošināt to, ka manā stundā viņi nedomā par to, bet viņi strādā uz to vienu mērķi, kas ir pat, kā jau es teicu, tie mācību sasniegumi varbūt ir
mazliet fonā, bet svarīgi ir tas, ka viņi iemācās strādāt un viņi iemācās sadarboties. Un, tā kā es jau te biju pierakstījis sev tādu tekstu, ka tas lielais mērķis jau būtu, man gribētos, lai ir miers pasaulē un visi būtu draudzīgi un priecīgi, bet tas jau tāds, protams, ļoti naivi, bet tas, ko es varu izdarīt, es ceru, ka vismaz Saujiņai bērnu es varu iemācīt tādu uzvedības un darba kultūru, ar kuru viņi gan sev ļoti palīdz, gan arī palīdz citiem. Tā. Jā, varbūt par to motivāciju tīri, varbūt vēl vairāk var pastāstīt, tīri, kam tev šī cīņa ir vajadzīga, lai tie bērni beidzot sadarboties tīri pašai priekš sevis, vai kādā veidā tu redzi tīri to savu profesionālo izaugsmi tādā kontekstā. Kā, tad, kad man vispār kaut kā bija radies tāds secinājums, ka tā ir tāda Latvijā diezgan globāla problēma, ka mēs kaut kā cīnamies katrs pats par sevi, kad īstenībā, ja mēs tā kā, spētu sadarboties savā starpā, tad tas rezultāts būtu daudz lielāks. Un es baidos tagad samaloties par cipriem, bet, tā kā īstenībā jau, man liekas, ka kādiem 70–80% cilvēku tas veids, kā sasniegt augstāku rezultātu, ir tieši strādājot komandā. Un, tad tas ir tāds, kad redzēt tās sadarbības prasmes, kad viņi iemācās arī profitēt viens no otra, ne tikai no manis vai kaut kā strādājot pa vienam, lai viņi redz to, ka visi cilvēki, kas tev ir apkārt, tas ir veids, gan kā tu vari palīdzēt viņiem, gan viņi palīdzēt tev. Un par to savstarpējo vardarbību, tas ir vienkārši kaut kas tāds, ko es ļoti personīgi nevaru ciest. Man tas liekas pilnīgi nepieņemam. Un, līdz ar to tā es arī to komunicēju tālāk skolēniem, ka ir lietas, kuras vienkārši nav pieņemams. Ja mēs gribam būt pilntiesīgi šīs sabiedrības locekļi, tad mēs nevaram būt vardarbīgi viens pret otru. Un, motivācija, es nezinu, vienkārši ir ļoti skumji būt redzēt skolēnus, īpaši, teiksim, vidusskolā, kad vismaz man bija tā sajūta, tad, kad es biju vidusskolā, man likās, ka vispār visi pasauli pie kājām, es tur braukšu uz Āfriku, barošu nabadzīgos bērnus un ko tikai nedarīšu. Un kad tajā vecumā, kas ir tas tiešām vislielāko sapņu ilūziju laiks, kad pēc tam jau tu pabeidz augstskolu, tad tu sāc kaut kā nolaisties bišķiņ pie zemes, ka tajā brīdī tiem skolēniem īstenībā nav tādu nekādu sapņu un ka viņiem liekas, ka viņi, es jau neko un tur tā un iešu strādāt uz gateri un, tāds tas, neizmanto cilvēku savu potenciālu, neizmanto skolēni un, protams, tagad pēc gada es varu teikt, ka ļoti daudzas lietas misijā ir par mani, par manas pašas pilnveidošanos, par mērķu sasniegšanu, iemācīties būt labam vadītājam, bet tie bērni jau nekur nepaliek. Lai kā man viņi kādreiz varbūt nokaitināt, man viņi visi īstenībā ir šausmīgi mīļi. Un man, es no sirds arī tiešām novēlu viņiem un gribu, lai viņiem izdodās un lai viņi tomēr sasniedz to, ko viņi var sasniegt, nevis kaut kādas apstākļu sakritības dēļ, tāpēc, ka viņi ir tieši tur, kur viņi ir. Viņiem liekas, ka viņi neko nevar.